nav ko tur liekuļot. Mēs ejam uz pārunām, dabūt kaut ko, kā mums nav. Viņi droši arī grib dabūt no mums kaut ko, kā viņiem nav, jo pretējā gadījumā jau nav sarunas. Ja viņiem neinteresē, tad tur nekas nevar būt. Jā, tieši tā. Cita lieta, ka cilvēki nereti sēž un tēlo, ka viņiem neinteresē, bet neiet prom. Jā. Es atnācis, tu stāstīji, ka es, nezinu, tur tas, ko es tirgoju vai piedāvāju, reāli nav vajadzīgs, bet ir šeit, prom neiet, turpina kaut ko runāt un ņemties, un gribas viņam pateikt, klausies. Ko tu gribi? Jā, tieši tā. Mūsu šīsdienas viesis ir Daniels Pāvļuts, bijušais veselības un ekonomikas ministrs, un pašlaik Daniels ļoti daudz savu laiku velta apmācībām. Viņš pats ir kā treneris, un šodien mēs runāsim tieši par darījumu veikšanu, par argumentēšanu, par pārliecināšanu. Mēs pieminēsim vairākas grāmatas, mēs pieminēsim par stratēģijām, par to, kā būtu jāveic pārliecināšanas process. Manuprāt, bija ļoti, ļoti interesants raidījums, un es domāju, ka jums arī tas liksies vērtīgs. Neaizmirstiet piesakot arī mūsu YouTube kanālam un arī Spotify, lai jūs nepalaistu garām arī pārējās Runas darbnīcas podkāsta epizodes. Sveiks, Daniel! Prieks tev satikt. Sveiks, Listra. Tu atceries pirmo reizi, kad mēs satikāmies? Tam noteikti bija kaut kāds sakars ar Valmieras teātris, ja domājies, ne? Jo es atceros, ka mēs pirmoreiz satikāmies Maskavā. Nē, šito gan es neatceros. Un kā, man bija zvans no Maigās ekonomikas ministra, sveicināts Viestur Mekšana, es esmu Maskavā, vai negribētu nākt kafiju? Forši. Tas ļoti tāds gājis. Man bija raiba gara dzīve, un es ļoti daudz lietas patiešām neatminos. Un tas, ko tu saki šobrīd, ka kaut ko spilgt atceries, ko es savukārt neatceros, man nāk aizdomīgi pieži priekšā. Varbūt, ka demence. Nē, diez vai. Mēs labi divi esam jauni, kaut gan spēka pilnbriedā, un tuvojās mūsu 5-0 dzimšanas dienas. Kam tuvāk, kam mazāk? Bet šodien nepā 40 gadnieku pasaulēm, bet par pārliecināšanas prasmēm un par argumentēšanas prasmēm. Jā, starp citu, es tev uzdevu jautājumu, pirms mēs vēl ieslēdzām kameru, kā man tevi tagad pieteikt, jo mēs visi ļoti labi tevi zinām kā ekonomikas ministru kādreiz un veselības ministru Covid laikā. Kur tagad ir Daniels? Teiksim tā, mans dzīves galvenais projekts vienmēr esmu bijis es pats. Es domāju, šai ziņā es nebūšu unikāls. Visticamāk, ka šīs planētas ir kāda 8 miljārdu cilvēku ar līdzīgu problēmu. Jā, es apzinos to, ka vairumam cilvēku priekšstats par mani veidojās no tās publiskās darbības, bet skaidrs, ka manās acīs tas man raksturo tikai daļēji. Tas, ko daudz cilvēku nezin, to arī es pārliecinos savā ikdienas šī brīža profesionālajā darbā, kas ir pamatā saistīts ar to, ko Latvijas sauc par uzņēmēju tālāk izglītību, jeb executive education ir tas angļu termins. Ja tad būtībā es mācos, es biznesa treneris, pasniedzējs, teiksim, tādām biznesa grupām. Un to es esmu darījis daudz ilgāk un daudz konsekventāk nekā jebko, kas saistīts ar politiku. Faktiski to es daru 18 gadus. Ar 1 gada pārtraukumu. Tas bija pandēmijas gads, kad es tiešām veselības ministrijā maucu un tur nevarēju paskatīties ne pa labi, ne pa kreisi. Onlainā jau varētu turpināt mācīt, bet vienkārši nebija ne laika, jāatzīst arī ne vēlēšanās. Bet tas, ko es šobrīd daru, tas, kā es sev profesionāli definēju, es esmu zināšanu biznesā, ja? Es lielākoties mācu, konsultēju, arī palīdzu vienam startupam attīstīties, ja, tādā padomdevēja statusā, kas ir saistīts veselības jomu. Tas ir zināms tāds tiltiņš uz veselības nozari man saglabājas, un man tas patīk, ja, jo, teiksim, tas ir bijis svarīgs posms, un man šī joma patiešām interesē un liekas ārkārtīgi jēgpilna. Tā kā es tur varu kaut ko labi izdarīt. Izcili, tad mēs esam ar tevi vienā apmācību industrijas laivā. Absolūti. Klāb, es tieši ļoti gribēju ar tevi satikties un parunāt tieši par darījumu veikšanas procesa sarunām, tieši no komunikācijas viedokļa, jo šis raidieraksts ir tieši saistīts ar runas prasmēm. Un runas skolā tīri statistiski 50% cilvēki nāk interesējās par to, kā uztraukumu dabūt nost, un otri 50% par to, kā pārliecināt, nezinu, savu Kā panākt savu. Kā panākt savu, precīzāk sakot.
noteikti, jā. Un bieži vien viņiem ir pirmais jautājums klau, man tur ir siena pretī, un ko man ar viņu darīt. Bet es domāju, ka varbūt sākam ar tevi solīt pa solītim, jo tas siena pretī ir tikai viens no tādiem strupceļiem, varbūt pat ne strupceļiem, tur kaut kāda stratēģija arī būtu. Kas ir tavuprāt tāds lielākā lieta, ko mēs neesam sapratuši vispār par pārliecināšanas aktu vai procesu? Man būs grūti aprobežoties ar kaut kādu vienu lietu, bet ja tu man ļoti uzstāsti teikt tikai vienu, tad droši vien tas būs saistīts ar to pašu pārliecināšanu un arī vienu otru vārdu, kas nerad tiek piesaukts turpat blakus, kas ir argumentēšana. Jo es ļoti bieži sastopos to, ka cilvēki lūdz palīdzību, tieši tā kā tu saki, iemācīties pārliecināt un argumentēt labāk un pareizāk un veiksmīgāk. Īsts pārtraukums mūsu runas skolas podkāstā. Ja jūs esat šeit un klausāties šo podkāstu, nozīmē, ka runas prasmes jums ir aktuālas un iespējams jūs esat apsvēruši ideju iestāties runas skolā. Pašlaik jums tāda iespēja ir izmēģināt, kā tas ir mācīties runas skolā un apgūt balss attīstīšanu, pārliecināšanas prasmes un uztraukumu kontroli, piemēram, kā arī visus pārējos 24 dažādos komunikācijas kursus. Un pirmās 7 dienas jūs varat izmēģināt bez maksas, bez nekādām saistībām. Jums nepatīk, jūs varat izstāties, ja jums patīk, jūs varat droši turpināt gan praktiskā, gan teorētiskā veidā attīstīt savas komunikācijas prasmes runas skolā. Ieiet mūsu mājaslapā runasskola.lv un nospiežat pogu izmēģinājuma periods. Un tagad atpakaļ uz raidījumu. Un man šķiet, ka šeit mēs pilnīgi nepareizi uztveram risināmo jautājumu. Kāds tas ir tev? Ja mēs gribam panākt, lai cilvēki rīkojās tā, kā mēs vēlamies, citiem vārdiem mēs vēlamies cilvēks ietekmēt, tad nesalīdzināmi mērķtiecīgāk un patīkamāk visiem un rezultatīvāk ir nevis pārliecināt, bet ieinteresēt. Un tas, ko es mēģinu tajā mācību procesā, un kāpēc es šeit esmu, iespējams jāpaskaidro, ir es faktiski tos 18 gadus, cik es mācību biznesā esmu, es visvairāk un visbiežāk esmu mācījis tieši pārrunas, biznesa pārrunas, sarunu vešana. Nevienmēr tikai biznesā, ja, jebkurā dzīves jomā, jo jāsaka, šīs metodas un pieejas ir diezgan universālas. Ja. Tādā ziņā biznesa pārrunas tādā savā pamat būtībā un tās metodas, kas tur tiek izmantotas un izpratne, kas vajadzīga, ir radniecīgi tām, ko mēs risinām citās dzīves jomās, kaut vai, piemēram, audzinot bērnus. Ir, protams, atšķirības, ja, ar darījuma partneriem mēs lielākoties neesam varas attiecībās, ja, tur vecāks, pieaugušais un bērns, ja, bet labi. Atgriežoties tātad pie šīs ieinteresēšanas, nevis pārliecināšanas, daudz liederīgāk ir strādāt ar to, kas cilvēku interesē, un to izmantot kā sviru. Jā. Nevis izmantot kaut kādus savus argumentus, savu pasaules uztveri, savu patiesību, ja, un būtībā kaut ko darīt ar varu. Jā. Un tas ir arī mans novērojums, tā, ka mums sakrīt, kad mēs vispār neieklausāmies otrā cilvēkā, mēs maucam uzreiz savējo sagatavoto. Savu patiesību, jā, ar savu stāstu, ar savu scenāriju, tieši tā. Un tad mēs mēģinām cilvēkus iemācīt mīlēt Raini. Un tad mēs brīnamies, ka mēs saņemam pretdarbību, mēs brīnamies, ka viņiem nepatīk, ka viņi vēl garumā, viņi tielējās vai vienkārši neklausās. Tātad tas viss no skolas ir nācis. Es domāju, ka skola ir tikai viens atspoguļojums tam, kā mēs cilvēki darām. Un patiesību sakot, man tomēr jāsaka tā otra lielā lieta, kas ir tā vislielākā kļūda, ir tas, ka mēs aizmirstam, kas mēs esam. Mēs esam cilvēki. Mēs esam cilvēki visās izpratnēs, ar savām vājām pusēm un savām stiprajām pusēm. Ar to, ka mēs esam psiholoģisks radījums no vienas puses, ja. Vienlaikus mēs esam mentāls, izdomājošs, šķietami racionāls radījums, bet arī vienlaikus arī bioloģiska būtne, ja, zīdītājs, ja, lielo primātu, viena no sugām ar visu, kas tam nāk līdzi, ar visu šo
teiksim, mūsu veidu, kā darbojas mūsu ķermenis, kā tas saistīts ar emocijām, kā tas saistīts ar prāta darbību un visu pārējo. Ja mēs šo vienkārši noliekam malā, izliekamies, mēs esam kaut kāds domājošs, kā lai saka, šķietami racionāls veidojums, un nekas no tā nav taisnība. Ja, tā kā biznesa pārunās, jau tas, kas notiek, tajās pārunās satiekās divas puses, viņas mēģina tikt galā viena ar otru, panākt savu, ja, un vienlaikus katrs mēģina tikt galā ar sevi. Ja, līdz ar ko tās pārunas, tā komunikācija ir tas punkts, kur satiekās tava pasaules uztver, mana pasaules uztver, un mēs mēģinām vēl viens otru kaut kā ietekmēt. Tas ir riktīgi sarežģīts, interesants pasākums. Jā, jo patiesībā viena varētu būt stratēģijām dot iespēju otram cilvēkam ieskatīties manā pasaulē. Protams, ka tas varbūt arī no tāda leverage viedokļa nav pats izdevīgākais variants, kā mēs varam leverage iztulkot. Leverage burtiski ir svira. Jā. Ja, tā ir droši vien tas, kas šajā angļu vārdā tiek domāts, ir spiediena izdarīšana. Atrast kaut kādu šķietam vājo vietu, no kura vājo punktu otra cilvēka, teiksim, pasaulē vai interesēs vai situācijā, un tad viņu kaut kā asimetriski ietekmēt. Ja? Man liekas, tas, ko parasti to domā. Bet šeit mēs tagad ļoti ātri nonākam pie vēl viens filozofisks lietas. Mēs tā kā pie tā sarunu galda dodamies, kāpēc? Mums kaut ko vajag. Mums kaut ko vajag. Ja tas cilvēks nāk pie galda, iespējams, ka viņam arī kaut ko vajag. Vai ne? Tad teorētiski mēs varētu mēģināt noskaidrot, kas tas ir. Jā, tādā ideālā pasaulē. Ja? Saprast, vai tas ir salāgojums. Tā kā puzle. Ja? Tā kā puzle. Vai tas liekās kopā, kas mums tur veidojās. Ja? Tu gribi, es gribu, vai tas ir salāgojums. Un tā kā kopīgi to atrisināt un priecīgi doties tālāk. Sanāk, nesanāk. Forši, ne? Neviens neko nav zaudējis. Bet tas jau nav tas, kā tas notiek. Mēs nereti daudzās dzīves situācijās nevis mēģinām realizēt mūsu intereses, tādas, teiksim, kaut kādas, materiālās intereses vai kaut kādas citas lietas. Mēs jau īstenībā risinām pavisam citu dienas kārtību. Tā ir emocionāla dienas kārtība. Jā. Tā ir ego dienas kārtība. Ja? Daudz cilvēku uztver pārunas kā dominances vingrinājumu. Absolūti, varas spēles. Varas spēles, kā mēģinājumu pakļaut sev otru cilvēku, nokontrolēt viņu. Ja? Tā tas tiek saprasts. Tā ir dzīves pieredze, to arī diezgan lielā mērā mācījus. Redz, līdz ar ko man šķiet, ka tā pirmā lielā dakša, tas, ko sauc par bifurkācijas punktu vai to krustcelēm, kurās mēs nonākot pie jebkura jauna cilvēka pretī. Tagad skatos, vai mēs varēsim sadarboties, vai mēs cīkstēsimies. Kas te tagad notiks? Vai mums būs sadarbīgs komunikācijas stils, kur viens otru neapdraud, tā kā viens otru nemēģina pazemot, nemēģina viens otru dominēt. Tas var izpausties dažādos veidos. Cik daudz katrs no mums runā, kādā tonī, kādām metodēm, kāds tas saturs, par ko mēs visās komunikācijas formās tas var izpausties. Ja? Arī neverbālajā komunikācijā. Ja? Absolūti. Vai mēs cīkstēsimies? Sadarbība vai sāncensība? Un metodas, ko mēs lietojam vienā otrā gadījumā, ir diezgan atšķirīgas. Tagad višķiņi iepauzējam, bet principā ir ideālais variants, kā tu tikko aprakstīji, divi cilvēki, kas vēlas sadarboties, mēs gribam kopā atrast risinājumu. Tas jau ir kaut kāds droši vien jau handikaps, lai varētu kaut kas veiksmīgi risināties. Tas ir brīnišķīgs priekšnoteikums tam, lai veidotos tas, ko mēdz dēvēt, ir tas saucamais tāds svētais grāls win-win. Ja? Vispār sāksim to, ka liela daļa cilvēku īstenībā negrib win-win. Viņi it kā spēlē win-win, bet īstenībā es gribu win, lai tu lose. Jā. Īstenībā tas ir win-lose. Es esmu gatavs spēlēt tā, lai izskatās, ka tas ir win-win, bet īstenībā tas ir win-lose. Tas bieži tā notiek. Starp citu, tā ir ļoti forša lieta. Es gribu radīt iespēju, ka es esmu tas empātiskais, brīnišķīgais cilvēks. Tie cilvēki, kas tev manipulē un čakarē, un nereti ir laipni. Jā, un viņi nepacels nekad toni, bet viņi būs iemācījušies tajā tajā vienmērīgajā, tajā vienalga dominējoši, bet mierīgajā tonītī tevi urbināt. Es neatceros, tas bija Jordans B. Petersens vai kurš no šitiem internetu guru, bet psihologiem, kas teica to uzmanieties no tiem pieklājīgiem, jo tie paši negantākie. Labi, viņš ir diezgan tāds šerps onkols. Jā, bet uzmanības pievēršanai jau tas ļoti labi dara.
Labi, Daniel, bet kas noteikti tagad ir tā, nu labi, viens ir tas empātiskais, bet nu tiešām labi, ne manipulatīvais, bet viņš tiešām grib to kontaktu, bet otrs ir uz varas spēle tendēts. Kā tik galā šāda situācija? Nu redz, tas jau viena lieta, ko man gribas pateikt šai sakarā, ir, ka varētu šķist, ka tie cilvēki, kas uzvedās dominējoši vai nesadarbīgi, ja, ka viņi tā dara, tāpēc, ka viņi tādi ir. Nu, psihologiem ir apzīmējums, kā šo nosaukt. To sauc par atribūcijas kļūdu. Ja. Tas var būt viņa double click un atribūcijas kļūda. Ja. Tātad, nu, pieņemsim, tu tagad tā, kaut kā tāds, nezinu, nerāda baigi emocijas, ja, tu mierīgi seji un tā, es varētu mēģināt iztulkot, kā, teiksim, nu, viņš tāds ir, tas viesturs, viņš tāds mierīgs poker face, ja, tā īstenībā emocijas nerāda, tā. Bet varbūt tu tikai tagad tāds esi. Tu esi mierā, komfortā, varbūt tev ar mani patīkami. Un īsti izgulējies. Brīnišķīgi, ja? Un tam līdzīgi. Respektīvi, cits starpā situācija ļoti būtiski ietekmē tev uzvedību. Citā situācijā tu būs citādāks, tev būtu apdraudējums, trauksme kaut kāda, ja tev būtu grūtības mājās, tu būtu neizgulējies, nepēdis un tam līdzīgi. Būtu pavisam citādāk, iespējams. Ne? Atribūcijas kļūda tā tad ir jēdziens, kurš raksturo to, ka mums ir tendence pārspīlēti izskaidrot cilvēku uzvedību ar viņu personības īpašībām. Nu, viņš kliedz, nu, tāpēc, ka viņš tāds ir dusmīgs, agresīvs. Viņam ir drausmīga dzīves situācija. Viņa vadītājs ir atsūtījis uz pārunām ar neiedomājumu šauru mandātu. Ja? Tikai tā un nekā citādi. Viņam vispār nav fleksibilitātes, viņš jūg prātā. Ja? Tu domā, ka viņš ir agresīvs. Viņš agresīvi uzvedas, bet viņš nav agresīvs cilvēks. Viņš ir tādā situācijā. Ja? Tā kā ir liela, tad, kad mēs it kā sastopamies ar tādu nepatīkamu, dominējošu, kontrolējošu, agresīvu vai cita veida mums nepatīkamu uzvedību otrā pusē. Pirmais, ko mums vajadzētu pašiem sev pētīt, kāpēc tas notiek? Kāpēc viņš tā dara? Bet viņš domā atbildēs. Mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc jūs tā darāt, bet viņš tā kā... Nu, lūk, šeit faktiski mēs diezgan jau tā sākam pieskarties visam tam, ar ko es arī savās mācībās mēs ar cilvēkiem strādājam. Tādā pārunu pasaulē ir nosacīti 2 lieli bloki. Tas, kā man to patīk saukt, ir, un tas ar to mēs vienmēr ņemam pirmo, ir tāds nosacīti racionālais, strukturālais bloks. Ja? Mēs skatāmies uz pārunām, kā pušu interešu noskaidrošanu, salāgošanu, ja? Teiksim, šo te win-win komunikāciju, kas ir balstīta uz interešu noskaidrošanu un kopdarbu, ja, teiksim, labākā iespējamā risinājuma atrašanā. Viss ir baigi forši. Ar civilizētiem, jaukiem cilvēkiem, kuri ir, nu, nav izmisušā situācijā. Ļoti svarīgs mazajā drukā apakšpunktiņš. Jā, piebilde. Jā. Jo arī jauki cilvēki sliktā situācijā neuzvedīsies sevišķi jauki. Viņi vainu. Un tad, kad es pārēju pie citātu no viena autora, viņi būs, kā Kris Voss teikt, vai nu bad, mad or sad. Ja? Viņi būs vai nu ļauni, vai traki, vai ļoti skumji. Ja? Un tās izpausmes mēs visi varam iedomāties. Vienā gadījumā viņi būs agresīvi, otrā gadījumā viņi varbūt būs nekonstruktīvi, un trešajā gadījumā viņi būs sabijušies, nemotivēti, depresīvi, neinteresēti vēl kaut kādi. Ja? Nu, lūk, un te ir tās divas pasaules. Viena pasaule ir tā, nu, tā strukturētā, tā racionālā, tā civilizētā, bet tad mums ir jāpieņem, ka cilvēks ir darbojas emociju ietekmē, dažādi bioloģiski, fizioloģiski procesi ietekmē, ja, situācijā, un mums ir jāvar saprast, kas ar viņu notiek, un pārvarēt tās grūtības, kas ir saistītas ar nekonstruktīvu uzvedību. Un tā ir tā otra pasaule, tā ir tā psiholoģijas pasaule, tā ir tā iejušanās pasaule. Un tas, ko nu, arī autori attiecīgi par to runājot saka, nu, ja tu gribi nonākt pie saprātīgas sarunas ar cilvēku, kurš šobrīd nav saprātīgs, tev viņam jāpalīdz tu nokļūt. Patīk vai nepatīk, tev ir jālieto metodas precīzi, tev jāsāk lietot metodas, kuras lieto cilvēku palīdzošajās profesijās. Terapeiti, psihologi un tā tālāk. Ja? Un empātija ir konkrēts rīku kopums. Tā nav kaut kāda dzīves nostāja vai cilvēks empātiskāks. Absolūti, jā. Tas nav par to, tas ir par rīku kasti, kuru tu lieto,
Tā ir aktīvās klausīšanās un citu empātijas metožu rīku kaste, kuru pielietojot, tu vari mēģināt nodibināt kontaktu ar cilvēku, ar kuru nodibināt kontaktu ir ļoti grūti. Ar kuru tu satiecies vēl pie tam pirmo reizi? Vai pat ne vēl, zini kā, vēl trakāk ir tad, ja tu sastopies ar cilvēku, kuru tu zini jau agrāk, bet ar kuru tev ir slikta pieredze. Jā. Tur nodibināt empātiju būs vēl grūtāk nekā ar cilvēku, kurus uz to pirmo reizi. Taisnība, jā, jo tev ir aizsarga mehānismi uzreiz izstrādājušies. Un tādā veidā, lai sarežģītu vienkārši pasauli vēl vairāk, tad šī te argumentēšanas un pārliecības pasauli miedarbojās ar psihoterapiju, psiholoģiju, un turpatās ir emocionāla inteliģence, kas ir tā kā bieži vien teiks raksturot ar empātijas Tas vārdu. viss tur kaut kur apkārt staigā. Tas ir... Redz, jā, tiek runāts, teiksim, un arī, teiksim, tajās mācībās, ko es veidoju, mēs šiem jautājumiem pieskaramies, bet ļoti būtiski piebilst to, ka emocionālā inteliģence šajā gadījumā ir svarīga nevis pati par sevi. Ir jauki būt, vai ne? Ir labi būt emocionāli inteliģentam. Ir jauki būt jaukam. Jauki cilvēki tā dara, vai ne? Ir arī patīkamā dzīvot. Un atkārtot citiem, es esmu emocionāli inteliģents, ja kas, jūs aizmirsāt. Varbūt, tu tā dari? Es tā nedaru. Bet redzi, svarīgi ir tajā pārunu kontekstā atminēties to, ka tam ir konkrēts nolūks. Mēs jau tās empātijas metodas izmantojam ne tikai tāpēc, ka mēs esam jauki cilvēki, bet tāpēc, ka tas mums palīdz panākt rezultātu. Un atgriezīsimies pie tā, ar ko mēs sākām. Nav ko tur liekuļot. Mēs ejam uz pārunām, dabūt kaut ko, kā mums nav. Viņi droši arī grib dabūt no mums kaut ko, kā viņiem nav, jo pretējā gadījumā jau nav sarunas. Ja viņiem neinteresē, tad tur nekas nevar būt. Jā, tieši tā. Cita lieta, ka cilvēki nereti sēž un tēlo, ka viņiem neinteresē, bet neiet prom. Jā. Es atnācis, tu stāstīji, ka es, nezinu, tur tas, ko es tirgoju vai piedāvāju, viņam reāli nav vajadzīgs, bet ir šeit, prom neiet, turpina kaut ko runāt un ņemties, un gribās viņam pateikt, klausies. Ko tu gribi? Jā, tieši tā. Bet tas ir normāls jautājums. Absolūti. Cita lieta, ka varbūt drusku smalkāk būtu jāpajautā, bet tā būtība ir tieši tik vienkārši. Kas būtu tie smalkie formulējumi? Es piemēram, prasītu, kas ir tas nepārvaramais šķērslis, lai mēs varētu vienoties. Tas, ko es iespējams darīt atkarībā no situācijas, es uzņemtos iniciatīvu. Es pateiktu, ko es gribu. Tu būtu pirmais, vienlaikus, es rādītu institīvas, rādītu piemēru par to, kādu veidu uzvedību es šeit vēlos. Ja es vēlos atklātību, tad es rādu atklātību. Cita lieta, ka es negulšos ap pliku krūtu uz ložmetēju. Ja es vilkšu bruņvesti. Ja es pateikšu kaut ko, kas man ir svarīgi, lai nokomunicētu, kāpēc es šeit vispār atrodos, vienlaikus mēģinot neiedot tādu informāciju, kur manipulatīvam cilvēkam varētu dot iespēju vai radīt sajūtu, ka viņš var ar mani, teiksim, rīkoties manipulatīvi, man mēģināt kaut kā izmantot. Skaidrs, tāda aizberga variants. Es esmu atklāts ar savu aizberga augšējo daļu, bet man tomēr ir kaut kāds arsenāls, kur es tomēr kontrolēju un vēl neizlieku visu uz galvu. Visu neliekam uz galvu. Tas tā kā ir jau daudz tādu, patiesībā viss, par ko mēs te šobrīd runājam, mēs mierīgi varētu apmainīties ar citātiem no latviešu un citu tautu parunu krājumiem. Ja? Jo principā man katrai lielai būtiskai lietai, ko mācībās varētu gribēties pateikt, ir pretī kaut kā tautas paruna. Piemēram, runāšana sudrabs, klusēšana zelts. Jā. Spēt kvalitatīvi klausīties ir pati galvenā pāruna prasme. Ja? Tas, ko cilvēki varbūt bieži tāds mirklī, viņi it kā to zina, visu viņu dzīves pieredze to diktē, ka labi klausīties ir ārkārtīgi svarīgi. Bet cilvēki nāk uz pārunām lielākoties mācīties argumentēt. Tieši tā. Un es viņiem saku, klausieties, mīlīši, jūsu argumentu kvalitāte būs atkarīga no tā, cik jūs labi pirms tam būsiet klausījušies, cik labi jūs būsiet mācījuši iedrošināt cilvēku runāt par to, kas viņam rūp, un izzinājuši par to, ko viņam vajag, no kā viņam ir bail, kāda viņam ir ierobežojumi un kas viņam ir svarīgi. Jā. Tad, kad jūs to apmēram sāksiet saprast, jūs izteiktie piedāvājumi, nezinu kāpēc, vai ne, pēkšņi sāks krist auglīgā zemē. Jā, absolūti. Tā ir tā viena paruna, ja, par to klusēšanu un tā tālāk. Ja, tieši tikpat labi ir neatklāt visas kārtas. Ja ir tāds teiciens, labi, tā nav paruna, tas varbūt vairāk tāds izteiciens. Tad ir, piemēram, viens ļoti nopietns termins, ar ko operē pārunu teorijā, ir tā dēvēta alternatīva. Ja, alternatīva prom no sarunu galdiem. Un arī šeit latviešu folklorē ir ko teikt. Labāk zīle rokā nekā mednis kokā.
Ja tu gribi kaut ko daudz un ambiciozi sasniegt, parūpējies, ka tev vispirms ir tas minimums, kas tev ir nepieciešams, pirms tu meties kaut kādās riskantās darbībās. Nu, ar domu, ka tas būtu tāda maza neliela piekāpšanās, kuras esmu ieguvusi pirmā pārunu raundu laikā vai kaut kas cits? Gluži nē. Doma ir sekojoša, ka tad, ja tu, teiksim tā, kas ir viens no galvenajiem traucēkļiem, ar ko mēs sastopamies pie pārunu galda, ir mūsu paša nedrošība. Mūsu bailes, satraukums, ja, par to, kas ar mums notiks, tad, ja mēs nepanāksim iecerēto rezultātu. Šīs bailes var mazināt. Parūpēties par to, ka vai nu tev ir, vai ja tev nav, tad tu sagādā savu normālu plānu B. Mūsdienu tādā uztverē, droši vien tajā ikdienas valodā, kādu mēs tagad lietojam, plāns B droši vien būtu vistuvākais ekvivalents šim alternatīvas iedzienam. Nu, piemēram, teiksim, tu triviāli piemēru, ja? Teiksim, tu vēlies iegādāties klavieres. Man viņas ir, un tev viņas tā kā patīk. Un tā kā, tagad būtu jārunā par cenu, bet tu īsti neesi drošs par to, vai ne, kādu cenu saukt un tā, un ka es tev nepaprasu par daudz. Skaidrs, ka tu ies un sameklēsi citas klavieres, kur tev arī principā patīk, bet varbūt tev manējās patīk labāk kaut kādu iemeslu dēļ, ja? Bet vismaz tev ir citas klavieres, ko iegādāties, un tu nepaliksi bez klavierēm. Tas tev rada drošības sajūtu, cenas salīdzinājumu un visu kaut ko citu. Īsiem vārdiem, tas kļūst par tādu tā kā tavu, tu piesedzi savu aizmuguri. Ja? Piemēram, droši vien vieglāk uztvert būs salīdzinājumi, teiksim, tādā, kas visiem ir saprotams, es domāju, ar darba meklējumiem. Piemēram, jūs ejat uz darba interviju, un tas ir kaut kas, kas jūs patiešām interesē, un jūs tiešām gribētu to darbu dabūt. Un tā gribēšana, viņi nereti iet roku rokā ar tādu lielu satraukumu par to, kā būs, un vai viņi man negribēs, un labi, ne visi cilvēki ir ar zem pašvērtējumu, bet tomēr tā trauksme mums daudziem ir raksturīga. Un tad tā alternatīva šajā gadījumā ir, ko tu darīsi, tad tu to darbu nedabūsi. Viens reāls variants ir bezdarbnieku pabalsts. Labs variants. Ja tev esi maksājis nodokļus, ir riktīgi labs variants. Vismaz pirmos tos mēnešus, kamēr maksā pietiekami daudz. Ja? Cita lieta, ka jāpagaida, tev jābūt spilvenam drošības, jo viņi jau nemaksā uzreiz pirmo mēnesi, ja? Gluži tur ir tāda starpība. Nākamais, otrs normāls variants, alternatīva plāns B varētu būt tavs esošais darbs pie nosacījuma, ka pats fakts, ka tu esi gājis uz interviju, nepasliktina tavu situāciju tavā darba vietā. Droši vien, ka tā var gadīties, kas varētu būt bēdīgi. Lūk, tā kā tev jābūt reālai alternatīvai. Tā reāla alternatīva ir laba. Piemēram, saglabāt esošo darbu ir pavisam ok. Šitas būtu vēl foršāk. Bet esošais arī ir ok. Ko tas tev iedod? Tas tev iedod lielu psiholoģisku brīvību un drošības sajūtu. Ja? Dabūt vēl vairāk nekā tev ir, bet vienlaikus tu neesi izmiss. Tu neesi ievainojums. Ja? Tas par ko ir. Super. Tu esi dzirdējis atteikumu terapiju, rejection proof. Jiang ir tāds ķīniešu uzņēmējs. Viņš ļoti, ļoti līdzīgi, ko tu tagad saki par to drošības iegūšanu. Tur ir ļoti amizanti uzdevumi, apmēram aiziet pie policista, aizņemies no viņa $100, tev jāiegūst ir nē no viņa, un tur ir apmēram 30 šāda veida dīvaini uzdevumi, un tu pieradini savu psihoemocionālo aparātu atteikumu saņemt. Līdz vienā mirklī tev tas ir jau bauda kā izaicinājums, kā izlikšana no gaisa tramvajiņa ar gumiju un tā tālāk. Un tas arī varētu radīt to foršo drošības sajūtu, kuru mēs jutīsim ķermeņa valodā. Jā, es ar šo domu arī strādāju. Ar konkrētu autoru un gluži tādu ļoti labs jēdziens, man patīk atteikuma terapija. Es par viņu drusku citādāk runāju, proti mēs pieskaramies pie šī jautājuma, kas ir bailes saņemt nē. Un ko tas ar mums dara? Un kā mēs būtībā cenšamies iet pie cilvēkiem ar drošiem piedāvājumiem. Mēs paši sevi cenzējam un neprasām visu to, ko mēs gribētu paprasīt nereti. Tāpēc, ka mums ir bail saņemt nē. Ja? Ko ar to darīt? Jo būtībā jau, kā es iepriekš pieminēju, biznesa pārunas ir divas pārunas vienlaikus. Pārunas ar otru cilvēku un pārunas ar sevi uz iekšu. Ja? Un tās ir tā grūtākā daļa patiesībā. Ja? Bet es jau, kā es viņam,
izteikšu to piedāvājumu, tad viņš pateiks man nē, un kādu, varbūt viņš negribēs man vairs pārdot. Mūsu nedrošajai sabiedrībai ir īpaši izaicinājumi. Es neironizēju, mums objektīvi ir ļoti sarežģīta vēsture, un arī personīgi mēs daudz, kam esam gājuši cauri, un ir grūti to visu var saprast. Līdz ar ko, bet mums tas ir īpaši svarīgi, jo šo atteikumu terapiju trenēt, ja, un tā. Cita lieta, kā biznesa pārunu kontekstā, varbūt es nerosinu iet un taisīt tur provokācijas kaut kādas priekš sevis, ja. Bet strādāt ar nē jautājumu gan. Tas, kā tas izpaužas, ir, es, piemēram, ierosinu, tas neesmu to izdomājis, es, protams, arī to esmu lasījis par to, ka ir vērts pat provocēt, formulēt jautājumus tādā veidā, kas dod iespēju otrai pusē pateikt nē. Tā saucamā prospekta teorija. Pat daļai. Proti, kāpēc tas ir svarīgi? No vienas puses tev ir jāsaprot, ka ir tikai viens nē, no kura ir jābaidās. Un tas ir tas pats pašās beigās. Paradoks ir tajā, ka ja tu visu savu komunikāciju ar otru pusi veido tā, lai izvairītos no nē, lai viņi tikai visu laiku tev saka jā. Pirmkārt, nedabūsi maksimumus, kur tu varētu cerēt, jo tu nekad neesi iztaustījis viņu robežas. Nē, ir robeža. Tas ir svarīgi. Cilvēki saka nē, tad, kad ir, varbūt, ir viena daļa cilvēku, kuri saka nē, tāpēc, ka tā ir taktika. Ja? Bet liela daļa cilvēku, un tu, Piestur, tu zini, ka tev nē saka kā taktiku, un ka tev saka nē, tāpēc, ka nē, šitas nedara. Spītīgi un pēc. Ja? Tu kļūt, vai ne? Protams. Lūk. Ja mēs neesam izdabūjuši no cilvēka īstu nē, tas nozīmē, ka mēs neesam pietuvējušies robežām. Mēs nezinām, cik ir darījuma iespējamā tā teritorija, jeb koridors, jeb diapazons vispār liela. Ja. Līdz ar ko mums nav iespēja novērtēt, vai tas mūsu vēlamais piedāvājums īstenībā ir adekvāts vai nav adekvāts konkrētajai situācijai un cilvēku. Otra lieta, ko nedara, nē, iedod cilvēkam rīcības spēju. Paskaidro lūdzu to. Kāpēc mazs bērns, kuram ir, ap 3 gadiem, no 2 gadiem, laikam, sākās, viņš sāk teikt nē? Es gribu savu autoritāti uzbūvēt. Viņš ir sācis apzināties sev kā autonomu, patstāvīgu, rīcības spējīgu personu, vai ne? Nevis kaut kādu tur vecāku vai māmas konkrēti runājot piedēkumu, atvasinājumu un tā, ja? Attiecīgi, nē teikšana ļauj mums izjust kontrolas sajūtu un nodibināt autonomiju. Viens no tādiem klasiķiem tajā biznesa pārunu pasaulē, Jim Camp, ir teicis tādu slavenu frāzi par to, ka ja kāda no darījuma pusēm nevar pateikt nē, tās nav pārunas. Kas tas ir tad? Tā ir vardarbība kaut kādas formas, tā ir pakļaušana. Ja, tā ir, ja tev nav rīcības spējas, tu nevari atteikt, tev nav alternatīvas. Tad pateikšu citiem vārdiem, viens šobrīd ļoti lielā pasaules valstī, ļoti augstā amatā esošs cilvēks ir teicis apmēram sekojuši tekstu, ka viņiem patīk vest pārunas. Tad, kad tu esi viņus sagrābis aiz olām. Burtiski šādi citādi viņš teica. Tas leverage. Donalds vārdā. Ja. Donaldam patīk šī stratēģija. Viņam patīk, acīm redzot, vest pārunas, tad, kad viņš pilnībā ir pakļāvis otru pusi, iedzins viņu stūrī. Tas, ko saka Jim Camp, tas, ko es mēģinu pateikt, ir, ka tās nav pārunas. Tā kā reiz ir šī dominances spēle, tā ir pakļaušana, tā ir bezalternatīvu pasauli, kurā cilvēkam nav izvēles. Ja? Tādiem vienkāršiem vārdiem noraksturosim to tā. Neviens sarunvedējs iespējams negrib nonākt situācijā, kur viņam izsaka sliktu piedāvājumu. Un tad tu, piemēram, jautāt man, bet kāpēc man tam jāpiekrīt? Un es tev saku, kur tad tu liksies? Ja? Tā nav tā situācija, kur mēs gribam nokļūt, jo iespējams, ka tā tiešām arī ir. Ļoti bieži šādi te arī cilvēki izmanto šādu teikumu, kur tu liksies. Viņi mēģina uzbūvēt tādu situāciju. Es esmu vienīgais, man ir vienīgais piedāvājums šajā pasaulē. Bet Jims Camps, man liekas, bija tas autors, kurš par to note, par nē. Start with a no. Start with a no. Grāmatas virsraksts. Tā ir ļoti laba grāmata. Jā, es arī iesaku klausītājiem to palasīt. Un man liekas, ka ļoti svarīgi tas, ko tu teici, tas nē ir kā taustīšanās tumsā stratēģija. Tev vajag mest visus tos jautājumus, uz kuriem iespējams dabūt nē. Tādā veidā tu tumsā dabūt karti. Citiem vārdiem, ja jūs sarunu procesā neesat nereiz dzirdējuši nē,
Tātad vai jums melo, vai jūs čakarē, vai jūs spēlējat pārāk droši? Un turklāt arī tev nav arī informācijas. Tev vienkārši vēl joprojām tu esi vakuumā informācijas par otru pusi. Vai arī tu neesi izdarījis visu, lai informācijas asimetriju samazinātu. Ja, jo, teiksim, tāda liela problēma biznesa pārunās ir, ka katrai pusē ir dažāda informācija. Piekritīsiet, ka ir vienkāršāk vest sarunas savā ziņā, tad, kad ir kaut kāds tāds, caurspīdīgs informācijas lauks. Ja? Kā ir tad tie darījums? Vēl ar vienu jau būs kaut kāda vēl pabakstīšanās par kaut ko, bet tā amplitūda būs daudz mazāka. Tajā brīdī, kad tu sastopies ar situāciju darījumu, kur tev ir tumša bilde par to, cik tas maksā, vai kāda standarta prakse, vai ko viņi varētu gribēt. Ja? Tas tā diezgan biedējoši. Jo Čārlis Mangers savu laiku ir teicis par to, ka viņam ļoti patīk šīs asimetriskās informācijas situācijas, un viņš ļoti labprāt strādā un runā tajās situācijās, kur industriju viņš pārzina. Viņš saka, man nepatīk pirkt akcijas no tām kompānijām, kuras nepārzinu. Es daudz labāk jutīšos, kuras pārzinu. Kā tu ieteiktu uzdot tos saucamās kalibrētos jautājumus, kas nozīmē... Tu citē Kris Voss. Jā, es esmu lasījis. Viņš pat trademarku ir piekabinājis pie jēdziena kalibrētie jautājumi. Tā ir. Jā. Izrunās par to. Jā, jo man liekas, ka man personīgi vislabāk patīk jautājums, kas sākās ar kāpēc, un pēc tam piekabināt klāt, jo viņš tā kā sīpolu mīzes ņem no otram cilvēkam, un tas nav tā kā uzmācīgs jautājums. Ja tu pareizi forši viņu... Jā. Tu pareizi un forši un pareizajā brīdī. Labi, sāksim par tiem kalibrētiem jautājumiem. Tas ir arī jēdziens, ar ko es noteikti operēju arī savā šajā profesionālā darbībā. Patiesībā sakot, daudzi jau konsultanti tā dara. Un tie pasaulē veiksmīgie, tie zināšana ekonomikas pārstāvi, viņi paņem kaut kādu sen zinām patiesību, mazliet pārpako un iedod tam tādu, catchy nosaukumu, tādu klikšķu kārējā pasaulē un piekabina vēl tam piereģistrē to kā tirgus zīme, kā intelektuāla īpašuma. Visu šo attiecīgi ir Kris Voss izdarījis, bet tas pēc būtības, par ko ir runa, kalibrētie jautājumi ir atvērtie jautājumi, visi tie, kas latviešu valodā sākās ar k, kurš, kā, kādā veidā, kādu un tā tālāk. Tie visi jautājumi, uz kuriem nevar tā primitīvi atbildēt ar jā vai nē, vai ar vienzilbīgu kaut kādu vienvārdu atbildi lielākoties. Respektīvi, tie atvērtie jautājumi, kas ir mudina otru pusi dalīties ar informāciju. Un mēs esam ļoti slikti. Mums švaki sanāk atvērtos jautājumus izmantot. Lūdzu, pavērojiet cilvēki, kad jūs runājat ar citiem, kad jūs uzdodat jautājumus, cik reti mēs uzdodam kvalitatīvus atvērtos jautājumus. Lūk, kas ir tā papildus nianse tajā, ko Voss sauc par kalibrētiem jautājumiem? Viņi ir kalibrēti te izpratnē, ka viņi kalibrēti pret situāciju un pārrunu posmu. Citiem vārdiem, dažādās pārrunu stadijās, un tev kā režisoram, teiksim, būs noteikti ļoti viegli to domu uztvert. Ja mēs iztēlojamies, ka biznesa pārrunas ir kā uzvedums, kā luga, kā dramaturģiska vienība, tur visam ir savu vietu. Tev ir kaut kāds prologs, tu vispār iezīmē ainu, tu definē kaut kādas personāžus, vispār kaut kādu kontekstu, kurā tas notiek, kaut kādas likmes iezīmē kaut kādu emocionālo vispār fonu. Un tad attiecīgi ir kaut kāds šis te izstrādājums, nobriest vai ne, kaut kāds drāma, tur mēs sasniedzam vai nesasniedzam katars, un tad ir kaut kāds noslēgums ar pārunām, ir precīzi tāpat. Patiesību sakot, es arī šādu terminoloģiju nereti arī lietoju. Es runāju par šo ievadu iztirzājumu nobeigumu, trīsdaļīgo struktūru, ko mēs vēl no skolas atceramies. Tagad, kāpēc es par to runāju? Attiecīgi dažādos posmos šos atvērtos jautājumus izmanto dažādos veidos un dažādu nolūku. Sākotnējā stadijā iespējams tu izmanto šos atvērtos jautājumus, nokalibrējot viņus tā, lai tie vedinātu kontaktu nodibināšanu. Kvalitatīvs small talks vai priekšspēle. Tad mums izstrādājuma daļā, ka mēs esam vērsti uz, teiksim, informācijas iegūšanu, pirms mēs sākam izteikt piedāvājumus. Kāpēc tā? Tāpēc, lai mūsu piedāvājumi atbilstu, interesēm un vajadzībām, nevis manai izpratnē, bet tavai izpratnē par to, kas šeit notiek. Attiecīgi tā kalibrēto jautājumu uzdošana ir saistīta ar šo informācijas izzināšanu, uzmanīgi un iejūtīgi un kvalitatīvi.
par to, kas šeit vispār ir svarīgi, kas kuram ir kā sakrīt vai atšķiras pušu intereses attiecīgi, lai pēc tam nonāktu pie piedāvājumiem. Noslēdzošā daļā atkal ir citi jautājumi. Ja, piemēram, sanāk, tad ir jāpārliecinās par to, ka darījums ir izpildāms, vai ja nesanāk, tad ir jāpacīnās, lai to darījumu tomēr vēl izglābtu. Tā kā tie kalibrētie jautājumi. Jā. Par kāpēc, piedod? Jā. Par kāpēc, ja es drīkst. Ar kāpēc ir brīnišķīgs jautājums. Bet viņam ir viens tāds būtisks nianses. Ir cilvēki un ir situācijas, kad kāpēc cilvēkiem šķiet agresīvs. Man arī patīk jautājums, kāpēc, bet ir cilvēki, kuri kļūst defensīvi, ja nostājas aizsardzības stājā, sadzirdot šo jautājumu, īpaši, ja tas ir par agru, kad jūs vēl neesat nodibinājuši cilvēcisku kontaktu, kad vēl tu neesi bijis pietiekami empātisks, ja, un neesi pārliecinājis otru pusi, ka tev rūp, ka tu klausies, ka tu sadzirdi, ka tu jūti manu sāpi. Ja tas ir noticis, tad jautājumu, kāpēc es uztveršu normāli. Ja tu mauksma virsū ar kāpēc agrīnā stadijā, kāpēc tu vispār, teiksim, atnāc pie manis, ne pie kādas citas. Nē, kāpēc tīrā formā bez turpinājuma, manuprāt, arī ir agresīvs. Bet, protams, kad ir jājūt no otras puses, tas ping-pong variantā ir, kurā mirklī es varu iedot to kad cilvēks tev ir iedevis atļauju. Atļauju. Mēs vienlaicīgi pateicām šo vārdu, kad viņš tā kā dod man iespēju, es gribu padziļināt tagad double click uz tās tavas zonas, kas tev ir vērtība. Un tādā veidā nodibināt to ļoti svarīgo kontekstu, ko tu ļoti forši nodefinēji, kad sākumā, jebkurā darījuma veikšanas procesā ir šis te kontakts, jo abas divas puses atnāk aizvērts. Ja tas darījums ir vienreizējs, ja tas darījums ir tīra transakcija, ja tās attiecības tev nav vispār tēma, nav aktuāls, attiecību veidošana, tad bez visi tā var iztikt. Tad mēs varam tikt cauri ar to ļoti ierasto prasmi kopumu, kas mums visiem ir. Atnāk, apsēžos, tēloju, ka nevajag. Tad, kad nonāk lieta līdz cenas saukšanai, ievadu izlaižam, jo personu jau man neinteresē. Jā, tieši tā. Nav ko laika tērēt. Paskatos tā, es varēšu nomačīt, nevarēšu. Ok, tad, kad jānāsauc cena, tad es vēl patielēšos, varbūt tu sauc pirmais cenravas kājā, iešaus sev, ja? Ja tu to izdarīsi, es to izmantošu, labi, nosaukšu cenu, nosaucu maksimālo, ja? Un tad mēs tur tā patielēsimies, un tad, varbūt iemesimies, varbūt nē. Klasika šito visu prot. Ja? Bet, ja attiecības ir būtisks, ja tas attiecība potenciāls šeit ir svarīgs, vai darījums ir pietiekami nopietns, vai situācija ir pietiekami sarežģīta, tad, protams, ka mums būs jāiegulda daudz vairāk pūļu un gan no tādas racionālās izzināšanas, gan no emocionālas saiknes būvēšanas viedokļa. Viss, ko es gribēju pateikt, nav jau obligāti vienmēr būvēt emocionālu saikni. Varbūt, ka nevajag. Nē, es domāju, ka tā saikne ir nepieciešama vienkārši, lai mēs dabūtu vairāk informācijas. Ja tas darījums to prasa, ja mūsu intereses nosaka to, ka, teiksim tā, viena autora vārdiem runājot, atkal tā paša Jim Campbell, piesauksim viņu, ja tavs budžets uz šīm sarunām, uzmanības budžets, intereses budžets ir pietiekami liels, protams. Un tas prasa baigo laiku droši vien. Laiku arī droši vien es teiktu vairāk tas prasa tādu iekšēju resursu, tā ir tāda uzmanība, tā ir tāda sagatavošanās mentāla, ja? Jo lielākoties, ja cilvēku uztver, ka sarunā, protams, ir jāgatavojās, ja? Bet vairāk tāda informācijas noskaidrošana, personu izpētīt, ja? Bet to iekšējo sagatavošanās pusi, ja? Cik man tas ir svarīgi, kāpēc man tas ir svarīgi, cik tāls esmu gatavs iet, kā es jutīšos, ja man tas neizdosies, ja? Kaut kā tāda sevis tāda mentāla sagatavošana iepriekš, reti, kurš to dara? Reti, jā. Vienmēr jau arī nevajag. Tas jau ir būtiski tikai tādos tiešām būtiskos, nozīmīgos darījumos vai nozīmīgās dzīves situācijās, kad notiek pārunas. Bet tā sagatavošanās. Tas var būt, piemēram, par partnera aicināšanu uz kopdzīvi. Jā. Vai uz pirmā bērna radīšanu, vai kas ir, teiksim, tie lielie jautājumi dzīvē, kuros ir divām pusēm jāsaka jā. Tagad mēs esam pie kaut kāda strupceļa nonākuši, kas potenciāli būtu tajās izrādes dramaturģijas kulminācijas tas mirklis. Ja? Ko tu ieteiktu? Tagad mums ir otrs cilvēks ir pateicis nē, mums ir tas vidēji šaurs vai šaurs mandāts, kā tu minēji. Kas ir mūsu opcijas?
Nu, šeit ir ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, kas iepriekš ir noticis. Pirmais, ja cilvēks man saka nē, tad pirmais, ko es viņam droši vien jautātu, ir, es dzirdu, bet palīdz man šo izprast. Super, ļoti labi. Pasaka man lūdzu, bet kam būtu jānotiek, kas man būtu jādara, lai tu teiktu jā? Ideāli. Šis ir klasisks algas pielikuma prasīšanas jautājums. Lai tā būtu. Tā būtu, tas būtu tāds viena pirmā lieta. Ja? Mums ir jāizprot, pirmkārt, kāda veida nē tas ir. Vai tas ir taktisks nē, ir tāds jēdziens, kā, lai man to piedots par kaut kādu tādu stereotipizāciju, bet tas ir tas publiski figurē tāds jēdziens kā ebreju nē. Tas ir taktisks nē. Tas nenozīmē, ka tu neesi interesēts darījumā. Tas tāpat kā Japāņu nē arī, protams, arī man par bet tas nozīmē to, ka es neesmu droši, ka tā ir tava pēdējā cena. Skaidrs, ok, labi. Es ir uzaicinājums, pakalēsimies vēl. Skaidrs. Paspiedīšu vēl. Es zinu, ka tu vari samaksāt vēl. Labi. Okay, labi. Mēs tagad esam ievākuši informāciju, ka cilvēks pasaka taktisku nē. Tā ir salīdzinoši vienkārša situācija. Ja, tādā ziņā ir tad tu, ja tu esi izdarījis mājas darbu, ja tu apmēram saproti, ka tiem cilvēkiem, kas viņiem interesē vai neinteresē, cik liela iespējams ir aptuveni tā iespējamās vienošanās zona, tagad sākas psiholoģiska spēle. Kurš pirmais samrakšķinās? Bet, ja tas nē ir īsts, tad ir divi varianti. Vai nu jūs tur kaut ko varat izdarīt, vai nu jūs neko nevarat izdarīt. Un ja jūs nevarat šo situāciju mainīt, un tāpēc tik vērtīgi saprast, pie kādiem nosacījumiem, tad cilvēks teiktu jā. Un ja viņš ir jūsu līdz tam veiktās darbības, ir uzbūvējušas pietiekam savstarpēju uzticēšanās, varbūt tas pārāk stiprs vārds, kaut kādas saprašanās līmeni, ka otra puse ir gatava teikt, kas ir tas, pie kādiem nosacījumiem viņi būtu gatavi piekrist. Ja tu to vari, vai kaut vai daļēji, ja, tad tu teiksi, klausies, es domāju, ka es varētu to izdarīt, bet man jālūdz arī tev kaut kas. Un te es gribu piesaukt vienu ļoti būtisku principu, ko es cenšos visiem saviem mācību dalībniekiem vienmēr atgādināt, ir šis te apusējības princips. Tas, ko angliski sauc par reciprocity, vai tāda. Būtībā apusējība, ja man ienāks labāks tulkojums. Dots devējam atdodas. Tāda dzīvē nevienmēr notiek. Nemaldināsim cilvēkus. Mēs viņu dainām, tad pieskārāmies. Es mazliet psihoanalīzes, ja. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas man liekas, kā es tagad saprotu, ir tirgojies ar likteni. Ja, mēģinot tā, ja tu būsi labs puika, tur būs cītīgs, darīs to un šito, tad tev, kā lai saka, liktenis būs tā labvēlīgs. Tas nav gluži kā Dievs to spēlē. Ja? Tas ir drusku citādāk. Ja? Bet pie sarunu galda gan, ja? Tas dodas devējiem atdodas, laikam pa daļai strādā. Proti, tas, ko es ar to gribēju teikt, ir, ka nevajadzētu pieļaut situāciju pie pārunu galda, ka notiek vienpusējas piekāpšanās vai vienpusējas pretimnākšanas. Jā, ir ļoti svarīgi nākt pretī tur, kur tu vari, un tur, kur otram cilvēkam tas ir svarīgi. Bet ir ļoti nepieciešams nepadarīt to par vienpusēju aktu. Lai arī otra puse savukārt palīdz tev risināt tavu problēmu. Jā. Es palīdzu tev risināt tavu problēmu, bet mēs saprotamies, ja, ka tu palīdzēsi risināt manējo. Okay, jā. Tas nozīmē, ka es būtu gatavs apdomāt par šo te piedāvājumu, vai precīzāk sakot, es domāju, ka tas ir manos spēkos. Tas varētu būt manos spēkos, bet tev jāpalīdz arī man atrisināt, kas man ir svarīgi. Jā. Kas pēc būtības ir ļoti forša kaulēšanās, tas vārds latviešu valodā viņam nav tāda īsta laba konotācija. Šī nav pat kaulēšanās. Šis ir mēģinājums novērst situāciju, ka tu kļūsti pat tāda lūdzēja. Šis ir mēģinājums novērst psiholoģiskas asimetrijas veidošanās. Kaulēšanās ir drusku kaut kas cits. Ja tā ir tāda tirgošanās parasti tas ir par cenu vai par kaut kādu citu skaitlisku parametru, ja, kur jūs tur bakstaties ar tiem cipariem, tā ir kā rītdienas nebūtu, un tā ir kā attiecība potenciāls nebūtu svarīgs. Un tāds var būt. Jā, bet tas, ko tu saki, mēs tādā veidā novēršam šo te, kad es tagad pieņemu upuru lomu, un tu būsi tas... Man liekas, nenormāli svarīgi pie pārunu galda noturēt to sajūtu, ka jūs esat partneri šajā situācijā, kur jūs kopīgi mēģināt risināt.
Un to es mēģinu pat ilustrēt, varbūt pat ar kaut kādām tādām nelielām dramatizācijām. Ja, teiksim. Ir viena situācija, kad mēģini cīkstēties to cilvēku un es pilnībā pavērsies pret viņu. Un pavisam cita situācija, kad viņi paņem zem rokas un saka, klausies, kā mēs varam atrisināt šo problēmu. Un jūs abi kopā blakus, viens otram blakus, ja teiksim, stāvat un mēģināt risināt problēmu tā vietā, lai cīkstētos viens ar otru. Man liekas, ļoti svarīgi no to partnerības sajūtu noturēt, ka mēs te divatā vai trijātā vai cik jūs tur esat, ja, mēģināt atrisināt kaut kādu jautājumu, nevis cīkstēties viens ar otru. Un diemžēl tā nogāze ir slidena. Ja? Proti tajā brīdī, ja tā labumu došana un tā pretimnākšana sāk kļūt vienpusēji. Mēs visi esam gatavi pieņemt šādu situāciju un pieņemt labumus un neko nedodot pretī, ja mums tādi iespēja dot, vai ne? Nu jā, tu tā kā neies tajā virzienā droši vien, ka tu teiksi, klausies, bet tev jāpaņem vēl šis. Nu, vai ne? Tu man visu esi iedevis, visas iespējas, es esmu visu paņēmis, bet es saku, nē, Daniela, tev ir jāpaņem vēl šīs, lai es nejustos tā, ka es esmu tev visu atņēmis. Jūs ap citu Čārlis Mangers arī gāja. Čārlis Mangers arī gāja tajā virzienā, ka viņš saka, es gribu darījuma procesā tā, ka tu neesi zaudētājs. Jo tas ir ilgtermiņa spēle. Tieši tā. Bet, varbūt, ka tas būtu jādara tomēr saulēcīgi. Es rosinātu nenonākt pie tā, ka tev beigās kaut kas šādi jāpiebilst. Es rosinātu veidot tās attiecības jau kopš sākuma, tādā tā kā pēc iespējas sabalansētākā formā. Ja. Saprotot, ka abas puses šeit pie galda atrodas, tāpēc, ka viņas kaut ko vajag. Tur ir zināms simetrija. Pat ja vajadzības nav gluži līdzvērtīgas, ja, un objektīvi tā var būt, un bieži ir, ka vienai pusē ir lielāks spēks, lielāka vara pie galda, kas izriet vai no viņu resursiem, vai no viņu organizācijas izmēra, vai no, teiksim, kāda cita personiskajām prasmēm, ja, vecuma, harizmas, sociālā stāvokļa, nav, kas tas būtu. Bet mums tas lielākais izaicinājums jau ir mēģināt mums saprast un nolīdzināties tā ziņā, ka nekur mēs divi cilvēki esam, mums katram kaut ko vajag, un mums jāmēģina iespējami cieņpilni un varbūt nākotnes perspektīva, ja tāda ir, tas nav pašsaprotami, tomēr izdarīt labāko, ko var. Jo, zinu, kā es saprotu, reciprocity, Kaldiānī grāmatā viņš brīnišķīgi ir aprakstījis šo te aspektu, man liekas, tas bija persuasion. Cialdini, ja tu domā, jā, tas Roberts. Cialdini. Es viņu izrunāju Cialdini, viņu vienalga rakstījis Cialdini. Gan jau Itālis. Gan jau būs pareizi kaut kā. Bet viņš, man liekas, liels meistars, tie no teorētiskās bāzes ļoti forši to aprakst. Es saprotu caur viņa prizmu, kad reciprocity ir, es kaut kur, piemēram, autoplacī, tu man gribi pārdot mašīnu, es aizēju, un tu man savā ziņā saka, kur ir nodoma protokols, tev nav nekādas kredītkartes numurs jāatstāja, vienkārši paraksties šeit. Tā kā izrādīt uzticēšanos. Jā, jebkurš mans mazākais žests, jeb solītis, mikrosolītis tavā virzienā, ir tas reciprocity princips. Tas, par ko viņš runā, ir, kā es to uztveru, ir, ka, teiksim, cilvēkiem ir tendence pa īstam vai šķietami sniegt pakalpojumu otrai pusē, cerībā, ka viņi tādējādi vairo otras puses gatavību sniegt pretpakalpojumu arī mums. Jocīgi tas paliek tajā brīdī, tad, kad ir tādi viltnieki, kas mēģina, kā lai saka, tā ļoti, ļoti neproporcionāli šo darīt. Ja? Ir daudz tādu cilvēku, kas tev izdara mazu pakalpojumu, sagaida milzīgu pretimnākšanu, ja? Par to, tā kā jūtos, tā, ka mēs tev piesēju pie mietiņa, ja? Tagad tu būsi mans, ja? Tagad tu man tā teikt atdarīsi lielās lietās. Ja? Tādas asimetrijas vajag pamanīt, un te jau nevajag iesaistīties. Ja? Es dzirdēju, tas Azerbaidžānā notiek šāda veida darījuma procesi. Viņi tevi uzņem kā dievu savā ģimenē un dod dāvanas tev pirmajās tikšanās reizēs, un pēc tam darījuma procesā tev bez līgumā principā jāizdara. Viņu aicinājums ir izdarīt pavelti, tā kā pa brīvu. Teiksim, pats žests kā tāds ir noteikti tāds, kas vēsta par uzticēšanās nodibināšanu, bet savukārt, cik lielā mērā, kas tiek sagaidīts par to pēc tam pretī, tas droši vien atkarīgs no situācijas cilvēku, drusku arī no kultūras iespējams, bet jāsaka arī Latvijā ir tieši tāda paša uzvedības modeļa cilvēki. Es teicu, un viņiem tas ir sanācis, un tāpēc viņiem nav iemesla neko mainīt. Jā, bet par to apusējību runājot, teiksim, viņa jau īstenībā ir tāds diezgan universāls princips. Par to runā arī spēļu teorija. Diezgan izvērsti.
ja mēs paraugāmies uz tiem tādiem pētniecības, tā vairs nav tikai tāda sociālā zinātne, tur par komunikāciju, ja kādam var likties, ka mēs te tā kaut ko te papļāpājam. Tā ir normāli cieta zinātne, ja, teiksim, spēļu teorija, modelēts, tas ir ar simulācijām, ja kāda veida miedarbība vairo, ja, teiksim, izdzīvošanas izredzes, ja, sugu starpā, individu starpā, grupu starpā. Un šī te appusējība, ja, tāda rīcības spoguļošana, ja tu pret mani labi, es pret tevi labi, un tad tu labi, un tad es labi, vai otrādi, ja tur man cīnies, es arī ar tevi cīnīšos, un tā. Šis tomēr ir efektīvākā, racionālākā stratēģija, ko izvēlēties ilglaicīgai izdzīvošanai. Tas no Covey grāmatas, man liekas, 7 Habits of Effective People. Man liekas, bija viens no ieradumiem. Es atzīšos šo ļoti slaveno grāmatu, daudz piesaktu, es konkrēti lasījis neesmu, ja, bet no spēļu teorija ir kā saka, tās atziņas tiek plaši izmantotas arī biznesa pārunās. Jā, nē, tā ir ļoti pareiza lieta. Man liekas, tādā veidā mēs attālinamies no darījuma veikšanas procesa, kā no varas spēlēm, kas ir dominējoši tas lielākais priekšstats par šo te skaisto foršo pasauli, kur patiesībā ir ļoti foršs tas spēlīgums tajā visā. Katrā ziņā pārunas kā varas spēle ir un būs mūsu realitāte, kamēr vien homo sapiens kā civilizācija, kā suga un kā civilizācija pastāvēs. Tas ir klātesoši vienmēr, lielākā mazākā mērā, bet tas, ko es gribētu pateikt, ka mums ir reāla izvēle. Ja, tad, kad mēs apsēžamies pie āruna galda, mums ir izvēle. Iet sāncensības ceļu, iet ego dominances ceļu vai iet kopīgas kopdarba ceļu, kas ir balstīts uz saprātīgu, soli pa solim veidot uzticēšanos. Bet ko darīt, ja man pretī sēž ego dominējošs personāžs, un es ļoti labi saprotu, kad viņš grib mani nospiest ar savu ķermeņa valodu, ar savu attieksmi, ar aroganci? Te negribās to sarežģīto realitāti pārlieku vienkāršot, bet nosacīt 2 varianti. Ja tas cilvēks to dara, tāpēc, ka viņš ir, kā lai saka, dziļi iekšēji nedrošs un mēģina kaut kā tā. Ja tu viņam var palīdzēt atrisināt viņa problēmu, iespējams, viņš atmaigs un jūs varēsiet, citiem vārdiem, ja tu būsi pietiekami gudrs kā psihologs un spēsi palīst viņam zem ādas un saprast, kas viņam, kā viņam ir bail un par ko viņam ir trauksme. Un palīdzēs viņam to padaļai parisināt, ja? Šajā darījumā, ne jau dzīvē kopumā. Tas nav jūsu darbs, viņa dzīvi mainīt. Tad iespējams, ka viņš to noliks malā. Viņš vairs neizjutīs vajadzību dominēt tur un kaut kā pakļaut, ja? Ka tas ir tāda baiļu izraisīta reakcija. Savukārt, ja tas cilvēks viss tā viņa dzīves pozīcija ir tāda, viņš to ir iemācījies un vispār nolikt malā nespēja, un ja jūs to nespējat pieņemt, tad ir kaut kādā brīdī jāliek robeža. Tas tāpat kā piesaukšu tādu bēdīgu lietu, teiksim, tā kā vardarbība ģimenē. Ja tas notiek, tad vienīgais veids, kā to pārtraukt, ir padarīt to redzamu un novelkot līniju, vairs nē. Ja? Respektīvi pārvarot tādu to līdzatkarības situāciju. Arī agresīvās vai pasīvi agresīvās attiecībās biznesa pārunās, tieši tāpat, ja tu nevilks līniju, ja tu teiksi stop, tālāk vairs nē, man tas nepatīk, es negribu, ja, tad tas turpināsies, vai ne? Jā, absolūti. Un, lai tu to varētu izdarīt, mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma par to plānu B. Ko tu darīsi tajā brīdī, ja tu viņu pasūtīsi 3 mājas tālāk? Vai tev ir cits risinājums, vai tev tas ir pietiekami ja? Vai tu jūties gana droši aizstāvēt sevi, savu pašcieņu, savu emocionālo komfortu un labklājību attiecībās ar kādu, kurš ir agresīvs vai pasīvi agresīvs. Jo man liekas, tā atmaskošana, vai precīzāk sakot, ieroču atņemšana tai arogantajai pusē ir skaidri un gaiši nosaukt, tas, kā es to redzu, un kur ir manējās robežas. Nosaukt arī savas robežas ļoti skaidri. Un, ja vajag. Ja tas ir nepieciešams. Jo labāk jau, protams, būtu, teiksim, neiziet uz tādu tieši konfrontāciju un nomierināt viņus ar tādām, teiksim, taktiskās empātijas metodēm. Ja? Arī taktiskā empātija, vēl viens Krista Vossa trademarkots jēdziens. Vairāk štādi ir. Jā. Līdzīgi kalibrētiem jautājumiem arī tāda taktiskā empātija, un par ko ir stāsts, tās ir tās terapeitu un psihologu metodas, kā aktīvi klausīties, marķēt emocijas, un panākt otrai pusē sajūtu,
ka viņi patiesi uzklausīt, ka viņu emocijas ir un raizes un vajadzības ir uztvertas, un tādēļ viņus nomierināt. Jo tas, ko Voss piesauc, ir šīs tā psihologa formulēta atziņa, ka paradoxālā kārtā, tad, kad cilvēks jūtas uzklausīts, viņš nonāk labākā kontaktā pats ar sevi un kļūst racionālāks un konstruktīvāks uzvedībā pret citiem. Tas, ko mēs gribam. Jā, jūtas uzklausīts, tas nozīmē, varbūt tas nenozīmē visu laiku dot viņam iespēju visu laiku runāt. Vai ne? Tas ir kaut kas cits? Tādas situācijas, protams, mēdz būt. Un viena no tādām dominantas formām, varbūt sociāli pieņemamākām, kā kliekšana un personiski apvainojumi, protams, vienkārši nebeidzam runāšanu. Vienkārši runā visiem pāri un tev vispār neinteresē otru. Vienreiz tā var. Ja katru reizi tas partneris to vien dara, kā tikai runā, tad droši vien kaut kādā brīdī arī strīpi ir jāvelk. Jo būtībā, mēs viņos klausāmies tāpēc, lai kaut kad pateiktu, kas mums ir svarīgi, un pajautāt to, ko mums vajag. Ja tas nenotiek, atkal, tad iespējams tur ir kaut kā jāaptur. Bet pirmā izvēle manās acīs vienmēr ir mēģināt, kā lai saka, to cilvēkam palīdzēt nomierināties un nonākt mums pie tās sarunas, klausies, ko tu gribi. Šis ir tas, ko es gribu, un vai mums sanāk. Un kas šeit būtu risinājums priekš visiem. Diezgan daudz cilvēku nāk no dažādām industrijām. Pie manas runas skola arī par pārliecināšanu strādāt, un viņi saka, viņiem jāstrādā ar valsts pārvaldes darbiniekiem, un viņi nekādā veidā nevar panākt tur kaut kādus likuma izmaiņas vai normatīvu aktu grozījumus un tam līdzīgi. Un tad mēs vienā tādā lomu izspēlējām to, ka īstenībā tam otram cilvēkam, kas ir to normatīvu aktu autors, Viņam pa lielam tā farmācija vai tā cita industrija neinteresē. Viņam interesē rakstīt un radīt kā Ļevam Tolstojam. Un viņi jūtās kā literāti, kā radoši darba veicēji. Un patiesībā tas, viens no elementiem, ko viņi sagaidītu, būtu novērtē manu daļdarbu. Kas iespējams ir mazs solītis arī šajā te empātiskajā izpratnē otram cilvēkam, un es dodu tev iespēju justies sadzirdētam. Es domāju, ka tu pieskaries būtiskai lietai, un tā ir tā, ka katrs cilvēks, neatkarīgi no savu darbības jomas un profesionālā roda, vēlas saņemt atzinību, novērtējumu par to, ko viņi dara, par to, ko viņuprāt dara labi. Tā kā arī sava vieta tajā visā ir iejusties otra cilvēka kādā pietiekami, lai novērtētu to, kas viņam šķiet sasniegumu. Redz, man liekas, ja mēs par to empātiju un empātisku, taktisko empātiju runājam, tad mums noteikti jāpasaka vēl viena lieta. Proti, daudz cilvēki tomēr reizēm jauc divus būtiskus terminus vai jēdzienus. Tā ir empātija un tā ir līdzjūtība. Angļu valodā vieglāk, jo tur ir forša vārdspēle. Empathy is not sympathy. Citiem vārdiem, tas, ka mēs cenšamies izprast otru cilvēku un rādīt viņiem, ka mēs saprotam, kas arī ir tā empātija. Esam informēti. Es esmu informēts par tavu sāpi, par tavu situāciju, par tavām grūtībām, par tavām vajadzībām. Es esmu gatavs to parādīt ar dažādām metodēm. No neverbālām un beidzot ar konkrētām vārdu konstrukcijām, jautājumu formulējumiem, ko es lietošu. Bet tas nenozīmē, ka es simpatizēju tam, ko tu gribi. Varbūt man tas ir nepieņemam. Es esmu gatavs tev parādīt, ka jā, es tev dzirdēju, jā, es saprotu, ka tas tev ir svarīgi, bet vienlaikus tas nenozīmē, ka es tam piekrītu. Un tā ir tā robeža, kur noteikti vajag noturēt. Īpaši tad, kad ir darīšana ar cilvēkiem, kam nav tik labi nolūki, vai cilvēkiem, kuru dzīves pozīcija mums nav pieņemama, vai izpausmes, kā viņi iedarbojas ar citiem cilvēkiem. Tev nav jāpiekrīt tam, ko viņi tev saka. Bet tas ir jāsaka. Savādāk viņi nesapratīs to, kad ir šī pozīcija, kurā es tevi ļoti labi saprotu, es tevi dzirdu, bet es nepiekrītu varbūt šim segmentam, šeit varbūt mums kaut kāda saskars punkti ir. Un tā ir tā runāšana, aktīvā dalīšanās arī. Tā ir tāda apzināta izvēle. Vai tas, ko es jautāju šajā punktā, sekojošos. Tas, ka tu paudīsi attieksmi pret to, ko tu dzirdi, vai tas tev palīdz sasniegt to rezultātu, ko jums abiem vajag? To ir vieglāk pajautāt, nekā pašam to realizēt, vai jebkuram citam cilvēkam. Bet tā ir. Teiksim, labi, viņš tev saka kaut ko, kas tev šķiet nepieņemam.
tev par to kaut kas ir jākomentē, tas to brīdi būtiski. Ja tu citādāk nevari, tad tu citādāk nevari. Ja? Bet vispār jau, ja jūs esat atnākuši slēgt darījumu, tad iespējams, ka tas ir primāri un tavs personiskais pasaules skatījums ir sekundārs. Bet, ja ne, tad nē. Jo man liekas, tad vienkārši hipotētiski iedomāties, kad ir divi cilvēki pēkšņi imagināri nonāk uz kaut kādas neapdzīvotas salas, un jūs tikai divatā varat kopā strādājot, varat izdzīvot. Un tādā veidā jums nav variantu, jums ir jāatrod tas kopsaucējs. Tas ir imagināri šajā gadījumā, bet pastīsimies uz to, kas reāli dzīvē notiek. Divi cilvēki mēģina sarunāties, viens tā kā stāsta, otrs tā kā mēģina klausīties. Faktiski saklausīšana vedās grūti, jo vienlaikus cilvēks ļoti aizņemts pie sevis domājot, kā viņš tagad to nokomentēs, ko viņš tagad tālāk pateiks un kas tas, ko viņš grib pastāstīt, un tā kā viņš to īsti pat nedzird īsti. Un tā, kad nonāk līdz runāšanai, tad, teiksim, tas, ko viņš pasaka, jā, zin kā, man arī tā bija, un tad sāk stāstīt par sevi. Tad pagaidies, atvainojos, tā saruna tagad bija par to, ka tu klausies otru cilvēku, vai tu tikai gaidīji pauzi, kad sāk par sevi runāt. Ja? Tā ir realitāte, jo parasti drīzāk šādi. Tas iekšējais monologs. Iekšējais monologs viens un otrs, mēs esam arī ārējais monologs. Tas pārvēršas ārējā. Ja? Un tas, ko es mēģinu vienmēr pateikt, parādīt ar rīkiem, metodēm cilvēkiem tajā pārunu kontekstā, ka ja mūsu uzdevums ir piekļūt tuvāk cilvēkam, kurš ir problemātisks, vienalga, vai viņš būtu bad, mad vai sad, ja? Tad mums ir drusciņi jānoliek sevi malā uz kādu laiku. Ja? Tas ir tas, ko arī tie paši profesionāļi, ieteiksim, psiholoģijas jomā dara. Tas nav par viņiem tajā sarunā vairs gluži. Tas ir par to otru cilvēku. Līdz ar ko lūdzu aizmirstam par vērtējumu izteikšanu, par kaut kādiem komentāriem, attieksmes paušanu. Jūs ir tikai viens uzdevums – parādīt otrai pusē, ka jūs viņus patiešām klausāties, sadzirdat un saprotat. Bet tas nenozīmē, ka jūs tam piekrītat vai ka jūs to identificēties. Un es ļoti labprāt arī gribētu, lai mani sadzird, saprot. Tas sekos pēc tam. Tā ir tā taktiskā empātija. Tu to dari, kāpēc? Tāpēc, ka tev ir mērķis panākt, ka cilvēks kļūst sadarbspējīgāks, lai viņš tev palīdzētu risināt to problēmu. Citiem vārdiem, tu ar viņu empatē, lai nonāktu pie tā, ka viņš empatē ar tevi. Tieši tā. Un tikai tad nākošajā posmā mēs varam sākt kaut ko meklēt. Un tad var sākt ietekmēt. Mēģināt panākt savu, tikai to panākt savu, ar ko mēs sākām. Mēs īstenosim nevis ar to, ka mēs kādam uzspiedīsim savu pasaules uzpratni un gribu, bet balstoties uz mūsu iegūto informāciju par otru cilvēku pasaules uztveru vajadzībām un vispārējo, mēs viņiem izteiksim piedāvājumu, kurš visticamāk atbildīs. Ja mēs esam labi ievākuši informāciju, atbildīs tam, kam viņi var piekrist. It kā es būtu konsultants, kurš mēģina palīdzēt tev sasniegt tavus mērķus, bet tāpat laikā es, protams, neaizmirstu arī sevi. Tā ir. Un es kādreiz biju ļoti skeptisks un pie sevis ķiķināju par to, ka bija tāds viens periods, kad pēkšņi visiem pārdevējiem veikalos pie amata nosaukuma sāk kabināt klāt pārdevējas konsultants. Šodien acīm raugoties, es par to izturos augstākā mērā nopietni, un man šķiet, ka tiešām tā tam arī vajadzētu būt. Tu vari labi pārdot tad, ja tu esi nevis vienkārši pārdevējs, kurš mēģina ieskapēt to, kas tev ir otram cilvēkam, ja? Bet ka tu reāli palīdzi savam klientam risināt viņa vajadzību kā konsultants, un ja tas, kas ir tavā rīcībā, atbilst klientu vajadzībai, tad tu viņam to arī palīdzi ieraudzīt, ka tas viņam ir vajadzīgs. Super. Daniela, kur mēs tevi varam atrast? Kur tu esi pieejams? Tev kāda mājaslapa vai kāds kontakts, kur mēs varam pie tevis mācīties? Es esmu šaušalīgs links. Es neesmu izveidojis tādu savu pārdošanas mājaslapu vai tā. Es strādāju gan ar Rīgas biznesa skolu, gan ar master trainingu un Rīgas ekonomikas augstskolu, jeb Stokholmas skolu. Bet mani visvieglāk ir atrast LinkedInā. Vienkārši uzrakstiet man LinkedInā ziņu un aizsūtīšu telefonu numuru un noteikti kaut ko sarunāsim. Super. Paldies, tev bija rītīgi forša stunda. Pagājuši palidoja. Baigi vērtīgi. Patīkam runāt ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem. Paldies tev par šodien. Cerams, ka tas nav tāds echo chambers, ja? Tā ir tas vilinājums, ja? Tagad atrod līdzīgi domājošus, baigi forši parunāt. Tad sastop cilvēkus, kas domā un uztver savādāk. Ui, tur grūti, tur negribētu. Nē. Nu, mēs patiesi, tā kā mums pingpongs sanāca, tā arī mēs viņu spēlējām.
Paldies tev! Paldies tev. Liels paldies Danielam Pāvļotam par šo te, man liekas, ārprātīgi informatīvo un zināšanu bagāto podkāstu. Piesakojiet mūsu Runas skolas podkāstam. Mēs arī turpmāk nākotnē publicēsim šādas te pārraides gan par balss attīstīšanu, gan par pārliecināšanas prasmēm, gan arī par uztraukumu kontroli. Visu to, kas saistīts ar komunikācijas prasmju attīstīšanu. Tiekamies nākošajos raidījumos.